Sveiciens, dārgie skatītāji! Prieks ir atgriezties. Šķiet, ka vienā no noslēdzošajām raidījumiem vispār, bet pavisam noteikti noslēdzošajā raidījumā rubrikā Atturies ar zvaigzni. Un man ir milzīgs pagodinājums, prieks, gods un visas iespējamās pozitīvās emocijas, jo uz sarunu ir piekritis Jānis Šipkevics. Gribās teikt, jaunākais juniors, šipsīs, kā labāk? Vienmēr jauns. Vienmēr jauns. Paldies, Jāni, ka piekriti šai sarunai. Paldies tev. Tas ir patiesas pagodinājums. Es zinu jau kādu laiku atpakaļ, ka tu jau tā kā klusietiņām atzinies to, ka tu arī esi pārstājis alkoholu lietot. Kaut kad, man liekas, Twitter laikā vēl viņš, man liekas, atzinies izklausās tāds, kā mazliet ar vainas apziņu. Bet es skatījos, svētdien būs 900 dienas. Tā kā mēs neesam nemaz tik tālu. Mēs neesam gan tik tālu. Tā kā es skatījos, kaut kad jūlijā būs 1000 dienas. Es domāju, ka tas būs tāds labs milestone, kad ļoti labi. Sīvo atkarķēt. Tas ir tipiskākais jautājums, ko es saņemu. Jā. Ko tu darīsi pēc 1000 dienas? Jā. Visi mēs tev zvanīsim. Jā, labi. Labi, Jāni, Klau, jautājumi ir nedaudz sagatavoti, daži nav, bet ķersimies pie lietas. Tad tu saki, drīz ir 900 dienu. Jā. 1000 arī tā kā ir tas mērķis vai es nezinu, tu tā iesāki to trendu. Es nezinu, vienkārši tu man vaicāji jau agrāk un tā taisnība, ka es mazliet arī nevarēju saprast, kurā brīdī, ka es kaut ko tādu vispār varu apgalvot, ka es kaut ko vispār esmu tādu piedzīvojis vai tā kā iespējas. Un tad es domāju, kaut kur varbūt tā kā tuvojoties 1000 dienai, liekas, ka tas jau arī nav. Man kaut kā ar tādu mājiņticību liekas, ka varbūt tajā brīdī, kad tu kaut kā baigi to tā kā pasaki, tad pēkšņi paliek varbūt baigi grūti. Bet es sapratu, ka īstenībā kaut kas tāds stabils ir tajā manā izpratnē un sajūtā aptverts, un es mazliet varu arī par to reflektēt šobrīd, un varbūt, ja kādam nodara mana pieredze un skats, kādam, kurš tieši vai kura tieši šobrīd vai ilgstoši jau visu laiku par to domā, tad šī ir tā zīme. Es domāju, ka varbūt man arī tāda zīme kādreiz būtu baigi noderējis. Lūk, paldies, jā, jo principā rubrika Atturies ar zvaigzni vienmēr ir bijusi ar tādu mērķi, ka tātad sabiedrībā zināmāk, populārāk cilvēki tātad reflektē par to savu pieredzi, stāsta to savu stāstu, dalās un pozitīvi iespēko arī citus. Mēs varbūt tās tiešām arī tad sāksim par to, to savu ceļu, kā tu nonāci līdz atziņai par to, ka, Klau, vajadzētu pamēģināt tātad vai pārtraukt. To formulē lūdzu pats, jā, tātad. Tas ir man liekas, tā ir tik liela lieta un katram pilnīgi citādāk droši vien, bet ja tā palūkojas, tad tur, protams, ir kaut kādas daudzas kopīgas iezīmes tajā un iespējams arī liela daļa atšķirību. Katram ir pilnīgi cita veida, droši vien arī psiholoģiskā uzbūve, konstrukcija un nervu sistēma un es nezinu, arī kaut kāda varbūt iekšējā pārliecība vai nedrošība vai kompleksi vai kaut kādas slēptas spējas. Un tas, protams, viss ļoti sadarbojas ar mūsu tādu, droši vien tīri cilvēcisku vēlmi kaut kādā brīdī ietekmēt to, kā mēs domājam, jo mēs vienkārši, man liekas, apnīk tas veids, kā ir uzbūvēts mūsu prāts. Un es domāju, ka tas ir arī tik interesanti, kā laika gaitā mēs ar to iepazīstamies. Tā ir tāds viens veids un dažkārt varbūt tiešām pilnīgi kādam netraucējošs. Es zinu, ka man tas, es varbūt sākšu mazliet vēl no citas puses. Es saprotu, ka es tik daudz ko gribu paspēt, un tā laika ir tik, cik ir, ka man sāka kaitināt, cik daudz paņem laika šī draudzēšanās ar kaut kādu tādu arī atmosfēru, kuru iedod alkohols, bet tas paņem vienkārši tik daudz laika. Un tas ir viens, bet otrs, protams, arī tas, ka tu arī piedzīvo kaut kādus tādus momentus, kurus domā, es negribu
es tā kā, es pirmkārt vai nu neatceros kaut ko, vai arī to, ko atceros, tas mani neiepriecina. Jā, un es domāju, ir kaut kāds laiks, kurā tas ir pilnīgi ok, un tev šķiet ir tik daudz, ka tu vari arī šķiesties ar to, nu gan ar to laiku, gan ar to savu sajūtu par to, kas tu esi, un ko tu esi gribējis pateikt, un ko tu tieši tāpēc, ka tavs prāts ir gudrs, viņš nolemj kaut ko paturēt pie sevis vai kaut ko tomēr neizdarīt. Un, protams, alkohols atraisa tevī visas šīs bremzes, un ir kaut kāds iemesls, kāpēc tev šīs bremzes ir. Un es pārliecinājos, ka varbūt arī, ja kādu daļu no tevis tas atbrīvo un beidzot tos, piemēram, kļūsti, varbūt kādam varbūt tas atļauj atbrīvot tās radošās kaut kādas važas vai kaut kādas idejas vai impulsīvu kaut ko pateikt vai tā kā, varbūt kādam atnāk dzeja vai kaut kas tāds. Es sapratu, ka īstenībā tas viss ir baigi māņi un man tas vispār ne. Ja es tā atskatos atpakaļ, tas nekad īsti neko man nav radošu pienesis. Es vienmēr visas labākās lietas tomēr es izdomājis tā kā ar savu prātu. Un tādu foršu atmosfēru tas, protams, kādreiz iedod, un tam ir noteikti savs šarms, un par to mēs vēl parunāsim, par katru atsevišķā dzērienu arī, vai kaut kādu to atmosfēru, ar ko, saistās sarkanvīns, vai, viss kaut kas, visādi citi, kaut kādi aliņš vai kokteļi, vai kaut kas tāds. Tas viss tajā visā, protams, ir foršums, un es tā kā šeit esmu tikai, lai izstāstītu savu pieredzi un savu stāstu, un es pilnīgi nekad arī nemēģinu nevienam teikt, kā tev vajadzētu darīt vai nedarīt, un katram ir savs ceļš. Katram ir savs ceļš, tas ir absolūta patiesība, jo man bija jāsaka, man bija viens posms, kad es tik ļoti gribēju savu cilvēkus apkārt, ka es ļoti tādā didaktiskā formā tiešām arī sludināju par to, ka, hei, cik forši ir nelietot, bet beigās es aprunājos ar narkologiem, viņi teica, tas ir normāli, ja tas tā ir tikai tāpēc, ka tu sajūties tik enerģisks un tik veselīgs, ka tu gribās arī citiem to novēlēt. Jā, un tev šķiet, ka tu kaut kā baigi gribi to labo dot, bet tas ir saprotams, ka cilvēkā ir, tas arī ir tāds sensitīvs jautājums, ne? Un tā kā arī nākt baigi kādam ar to savu atklāsmu virsū, tas var izraisīt arī pretēji. To arī es esmu pamanījis. Ir zinām pretestības momenti. Un beigās tas mans secinājums tāds, ka tomēr mēs visi pieņemam lēmumus kaut ko sākt lietot, beigt lietot vai jebkāda veida darbības, kad paši sajūtam. Ar pārliecināšanu mēs varam radīt pozitīvu piemēru. Tas ir cits stāsts. Un tas arī viss, ar ko mēs šeit nodarbojamies. Tieši tā. Jā. Par radošumu man prieks, ka tu ieminējies par to sadaļu, tāpēc, ka man ir viens raidījums, es speciāli veltīts radošumu, un es parasti visiem radošiem cilvēkiem tiešām arī prasu, kā ir, tad, kad tas lietošanas laikā, bija tātad, kaut ko jau tu rakstīji tajā laikā, jebkurā gadījumā. Bet tā sajūta. Es vienkārši atceros, ka, piemēram, Ernests Hemingvejs, viņš var rakstīt tikai tā, un nākošajā arī tā pārbaudīja. Man nav skaidrs, bet es domāju, ka tie ir izņēmumi, jo es tiešām nevaru. Es domāju, ka objektīvi cilvēka prāts kļūst stulbāks tajā brīdī, kad, un tajā brīdī tā ir tāda forša arī sajūta, jo vienkārši mums arī apnīk tik ļoti visu laiku domāt, kaut ko domā. Cilvēka prāts ir arī dabiski ieprogrammēts, lai tas attīstītos, lai tas meklētu kaut kādas jaunas lietas, lai viņš meklētu arī izaicinājumus, sarežģījumus, kurus atrisināt. Un alkohola brīdī mēs tā kā visu super vienkāršojam. Un kaut kādā momentā tas ir forši, un es domāju, ka tas ir tās vienas glāzes. Tā deva, kurā tu tā forši atlaiž, un tu domā, ja es tiešām biju, man bija tāds stress, kurš man traucē, tad tagad viņš ir aizgājis prom, un es tā normāli beidzot varu tā kā padomāt. Un tad, bet nekad nav gan ar to, un tev liekas, ka tulīt būs tā otra un trešā glāze, kura tev kura padarīs to sajūtu, viņa vēl vairāk kāršos, bet, tas, diemžēl, tās ir tādas lamatiņas, un tur tālāk jau vienmēr ir tā sajūta, ka tev kaut ko sola, un tulīt būs
un vienmēr tevi piečakarē, un beigās nekā nav. Un vienkārši es domāju, cik reizes tad tu vari uz tā paša āķa uzķerties un vienkārši atzīt, nu jā, man atkal piečakarēja. Un man laikam ir tā sajūta, ka tā mana pieredze ir kaut kādā mērā tā raksturojama, ka man liekas, ka mani visu laiku piemāna tas kaut kas kaut ko sola, tūlīt būs tā sajūta un tie āķīši un tie vilinājumi, viņi, protams, ir baigi forši un visas mūsu kultūras kanons, kurš vienkārši, nezinu, vīrs apsēžas pie kamīna ar viskiju glāzi, vai vienkārši, vai visi tie radošie, tās klišejas par to, kā apsēžas komponists ar vīna glāzi, vai es nezinu, tu ej mežā ar motorzāģi un pēc tam atnāc un augstu aliņu iedzer un vienkārši vienmēr bārā ar džekiem. Un tas viss jau, protams, ir, un uz mani tas noteikti atstās iespaidu un kaut kādu brīdi vienkārši tu tam seko, jo vienkārši tas ir tā šarmanti. Bet tas ir šarmanti līdz tam brīdim, kurā iestājas tā īstā spēle. Un kādam varbūt arī vispār nekad arī mūžā tas neiestājas. Un es varbūt būt arī pateicīgs, ka man tas nav. Es neesmu tādu super skarbu to pieredzējis tā, ka viss ir vienkārši pakaļā. Man dzīve man ir jāsāk vienkārši no nulles. Bet es sapratu, ka īstenībā tā trajektorija, viņa ved kaut kur tur. Un es gribēju būt godīgs pret sevi un pēc tam droši vien arī potenciāli pret citiem, arī pret ģimeni vai pret savu arī kaut kādu pienākumu par to, kas manī ir ielikts, un par ko es jūtu, ka manas dzīves laikā man tas būtu, man mazliet ir jāattaisno tas, kas manī ir, un man ir kaut kas jādabū ārā, un es vienkārši jūtu, ka saistībā ar alkoholu tas tā kā kļūst tā balss kļūst klusāka, un tavi principi kaut kā pazūd, un tava centība un tava spēja un vēlme iet pretī grūtībām, izaicināt sevi. Tas tā samierinies ar visu kaut ko tā, varbūt citreiz, un varbūt vēlāk, un šodien nē. Un vienkārši tajā ir kaut kāds tāds baigais paterns, un tā kā tu noķer to raksturu tam un saproti īstenībā, ja šito tu pagarini, tas velk tā kā uz to, un sapratu, izskatās, es nezinu, 50 gados jau būtu iespējams kluss, un tā kā es jau sāktu vairs tikai atskatīties, kas ir izdarīts, bet es vispār vēl nejūtos nopelnījis tādu statusu vai tādu tā kā sev pa plecu sitienu, ka tagad, vēlēts, viss ir vēlēts, tā kā es vispār vēl nejūtos izdarījis gana, lai vienkārši sāktu atskatīties. Es klausos un es saprotu, ka tu esi ļoti, ļoti precīzi niansēti trāpījis uz tām sajūtām, kas tiešām veidojas cilvēkiem, kad viņš pārtrauc lietot. Man bija tieši tas pats, ka tajā lietošanas periodā bija tie lēmumi, kas tika pieņemti, bija vairāk vai mazāk pragmatiski, bieži vien merkantīli, nevis tas, ka, teiksim, varētu izjust kaut kādu sirds aicinājumu. Un pie katras iespējas, pie katras ērtākās pozīcijas varēja vienmēr just, ka es gribēju pateikt nē. Tad sākt atteikties, slinkot. Tad, kad ir tas posms ir beidzies, augstskolā iestājos. Zinu, ka tu arī. Jā, es esmu par to domājis. Es nezinu, vai tas būtu nācis. Es zinu, ka tu gatavojies maratonam. Pastāst varbūt es nedaudz vairāk par tiem novērojumiem, kurus tu esi pamanījis tātad šo 90 dienu laikā. Vai tās ir kaut kāds posmi, kuros tu, klausies, šitā es vēl nebiju jūties? Es domāju, ka tas ir klasiski, un tas ir, domāju, ka mums visiem ir tas sarakstīņš ar kaut kādām lietām, ko mēs gribētu izdarīt, un protams, un disclaimers ir tāds, ka tas vispār neatrisina visas lietas. Tā kā nevariet atcerēties, ka vienkārši tās problēmas, kas tev ir, tagad pēkšņi tu vienkārši nometīs alkoholu, un tad pēkšņi visas lietas, tev sakārtosies tava personība, tavas, attiecības vai tavs raksturs, vai vienkārši ir uzlabojumi, un ir kaut kādas lietas, kurām tiešām to konsekvenci kaut kam sekot vai kaut ko ievērot, tas palielinās. Tavas spējas
ievērot paša, veidot kaut kādus principus, tu vairāk turies pie sava mērķa. Un tas gan ir fakts, bet, piemēram, es vakar gāju gulēt, un es zināju, ka šorīt nākšu tevi satikt, un piemēram, mana problēma, kad es esmu, jo sevišķi, kad esmu viens, un tagad es esmu Rīgā atbraucis, es tagad dzīvoju Stokholmā, man ģimene ir Stokholmā, un es mācos tur, un tad es esmu Rīgā uz koncertiem un lietām, un tad es palieku viens, un tās dienas man ir vienam pašam. Un es zinu, ka man vienam pašam vienmēr ir grūti sevi nolikt gulēt. Es tā kā varu super ilgi aizsēdēties, aizskrolēties, aizklausīties kaut kādas tur YouTube podkastus un vienkārši arī visādus pilnīgus mēslus. Un vienkārši tas arī pilnīgi notika vakar. Un es saprotu, ka man tas prāts tā griežās, un es nevaru sevi nolikt laicīgi gulēt, lai būtu labi izgulējis. Es zinu, ka es esmu daudz foršāks cilvēks un priecīgāks, ja es esmu labi izgulējis, bet tas vienkārši nenotiek. Es vienkārši nosēdēju līdz 2 vakar. Tas nav atrisinājums, to alkohols nav sakārtojis. Un es, piemēram, biju noteikti to norakstījis uz tā, ka es zinu, ka man tās ilgās sēdēšanas, tas varbūt arī pastiprina to. Jo tagad ir saistīts arī ar to, ka tu, nezinu, iedzer to vīnu un tu aizmelanholējies kaut kādā tādā baigajā apcerē un atskaties pašrefleksijā, kas ir bijis un ko tu tur esi izdarījis un kā tas ir toreiz bijis un tas cilvēks, cik sen viņš nav satikts un vienkārši tu aizēji tādā, tu mērcējies savā pagātnē. Man liekas, ar alkoholu tas ir ļoti raksturīgi, ka tu mērcē sevi savā vecajā es un domā, cik forši bija tas un nezinu, cik forši man tas sanāca un vienkārši tu tā kā aizmirst, ka ir tā nākotne, jo īstenībā viņa ir grūtāka nekā pagātne. Un alkoholā, man liekas, tas ir ļoti raksturīgi, ka ar tajā melanholiskā sajūtā, ko rada reibums, tu noteikti kaut kā daudz vairāk paļaujies uz jau paveikto, uz jau satiktiem cilvēkiem, un tu arī nerēķinies, ka viņi jau ir kaut kur citur, arī, piemēram, tāpēc man liekas, ka dažkārt ir grūti attiecībām attīstīties, ja tu kaut kā sāc bremzēt to laiku, tev tā kā liekas žēl, ka viss tā skrien uz priekšu un viss labais beidzas, bet īstenībā tas ir tāpēc, ka tu pamazām sāc aizgriezt to nākotnes kaut kādu slūžu vai to krānu ciet, un tā strauma salēninās, un tas ir. Bet es aizmuldējos par to, vienā sakot, alkohola pārlietošanas kaut kāds pārtraukums neatrisina tavas iekšējās kaut kādas visas muļas. Tas, par to nevajag atcerēties. Bet kaut kādas konsekvence parādās, un es zinu, ka man, piemēram, alkohols un sports vispār nav savienojams. Es vienkārši, es vienkārši nekādi nevaru to. Un tev nav tas sports un spirits nekad nav šķirts, ja? Es nezinu. Dažkārt es gan atceros kaut kā tādu momentu, ka tu esi tāds kaut kādā tusiņa vidū vai vienkārši tādā, kad ir tas alkohols ir asnīgs un tev liekas, ka tu esi baigi, tev ir baigā duka tāda un tu varētu skriet un es saprotu, ka es šobrīd varētu vienkārši baigi maukt. Bet skaidrs, ka ir citas lietas, kas tajā brīdī jāturp un darīt. Un tad tas īsti nenotiek. Un es zinu, ka tā nākamā diena un tie drausmīgie pārmetumi un laikam negribējās to sajūtu visu laiku tikai atkārtot tādā murkšķa dienā. Par to, ka alkohola pārtraukšana nav panacēja, protams, ka tā neatrisina. Par to arī es vairāk kārtīgi ir izteicies, un tas arī mans viens no lielākajiem atklājumiem, ka alkohola nelietošana palīdz sakārtot tās lietas, bet tas nesakārto pavisam. Tas darbs jau, grūtākais jau nav nelietot. Grūtākais ir pēc tam palikt un sakārtot, kāpēc aizmigt nevaram, kāpēc mums tur attiecības tādas. Tas ir tas posms, kas ir tas izaicinošākais. Vienkārši to īsti nav iespējams sakārtot, ja mēs vairāk vai mazāk regulāri kaut ko lietojam. Tas mans novērojums. Un tad man no tā izrietoši nākošais loģiskais jautājums. Tu esi cilvēks, kurš bieži lielie koncerti un dažādi pasākumi un protams, ka citi mākslinieki līdzās un kurš kādam tur tas raiders un viss pārējais.
Un tātad 900 dienas. Pastāst, lūdzu, kā ir pieņemts, kā ir pieņēmuši to, ka tātad tu nē, un kā tu pats kaut kādās tādās svinībās, kur parasti citi iet ar šampaniešu glāzi, kādas tās alternatīvas, kuras tu piekori? Nu, vispār man ļoti garšo bezalkoholiskais alus, kokmužas, ja būsim konkrēti. Un šī nav sadarbība. Nē. Bet arī visādi citādi dzērieni vienkārši man patīk. Tas, kas varbūt man traucēja, ir tas, ka ir tik daudz alternatīvu, ir obligāti uzreiz saldas. Vienkārši man tā kā baigi negribas dzert limpeni. Un tādā ziņā varbūt forši tie alkoholā ir tik daudz krāsu garšām. Bet, nu, es nekam tāds bezalkoholiskās sāls ir vienīgais, kad es kaut kādā mērā kaut kā metu tiltu uz kaut kādu to iepriekšējo dzērienu. Vienkārši man patīk tā garša. Man tiešām liekas, ka šobrīd bezalkoholiskā alus garša, un jo sevišķi viņš ir labs un augsts, viņš ir vienkārši, tur ir 90, vismaz 90% no tā, kas man tajā dzērienā patīk un ir svarīgs. Nu, visādi citādi es esmu sapratis, ka nu, tā nedrošība pateikt, es nelietošu alkoholu, tas kādreiz noteikti ir lielā mērā bijis saistīts tieši ar pārliecības trūkumu par sevi, jo tev šķiet, ka tu kaut kā neiederēsies, vai tā kā, tad tev liekas, ka tu izrādīsi kaut kādu, nu jā, tādu neiekļaušanās žestu tajā atmosfērā, nu tā kā, vai kompānijā, vai tas cilvēks, taču, nu, viņš tā kā izrāda tādu, nezinu, bet, nu, protams, ka pirmkārt, tu saproti, ka tava vērtība, nu, nemainās no tā, un tā kā tu nekļūst paigi foršāks no tā, ka tu paņem to glāzi vai nepaņem no kāda, kurš tevi uzcienā. Vienkārši, ja tu tiešām tajā brīdī to nevēlies, vai tev tiešām ir tik vienkārši kā jābrauc ar auto, vai tu vienkārši saproti, ka tajā vakarā tu vēl gribi kaut ko izlasīt vai uzrakstīt, tad tas tik forši. Bet vienkārši iepriekš man kaut kā šķita, ka jā, tas ir tāds milzīgs kaut kāds tāds vilnis, kas veļas pār to situāciju, un tu esi tik maziņš un nevarīgs, un tā kā tavs nē, vienkārši vispār nav šeit vispār izskatāms. Un sākotnēji jau arī liekas, ka ir tās situācijas, kuras ir saistītas ar tā kā klišejiski, un tā kā tādā kultūrā ir saistītas ar to rituālu, vai pirts ar alu, vienkārši, ka tur ir pirts un tur ir jādzer tas alus, vai tāds vakars pie kamīna un kaut kāda vīna glāze, vai es atceros, kad mēs, tas tiešām, kad kosmosa laikā, kad mēs bijām tie pirmie braucieni uz ārzemēm, un tad tu lido atpakaļ, un tad ir tas tax-free veikals, un tajā tad tu nopērci Toblerones šokolādi, un kaut kādus, kad man bija kaut kāda 19 vai 20, tad kaut kāds tur dūlīs vai beilīs, kaut kāds tas liķieris, vai tā šokolāde un kaut kāds konjaks, ko tu tur nopērci, tu atbrauc māja, un tad kā tev liekas, tu tā kā tāds lielais ielēji sev konjaku, un tā kā bišķiņ grūti viņu tā kā iedzert, bet tu tā kā tu iekļaujies tajā rituālā, un tās visas, protams, tās nospiedumi, kas mums ir 100 reiz redzēti kino un visādās priekšstatos par to, kas ir, veiksmīgi cilvēki, ka vismaz tas šobrīd mainās, protams, ļoti, bet es domāju, ka atskatoties ar to, ka veiksmīgi radoši cilvēki vai lielu atbildību nesoši, viņi tā kā pēc grūtas dienas viņš atnāk, viņš ielēt sev to konjaku, vai tur viskiju, vai tā kā mēs vēlreiz skatījāmies tagad ar sievu Mad Men seriālu Netflixā, kas ir par reklāmas industriju, kurā vienkārši visu laiku vienkārši savā birojā tikai ielēja un visas radošās lietas vienkārši pālīja, principā. Un tā kā tas tajā laikā ir pilnīgi normalizēts, un tāpat kā tajā laikā arī mammas pīpē ar saviem bērniem virtuvē, tāpat arī tas šķiet normāli, un, protams, tā ir tajā brīdī arī industrija, kur ir noķērusi
to naudas garšu, un viņiem ir jāspiež gāzes grīdā, jo vienkārši tas ir tas brīdis, kamēr cilvēki neatklās to, kas tas vispār ir. Tikmēr vienkārši ir tā naudas mašīna jādarbina, vai ne? Un tagad, protams, ir visādas citas naudas mašīnas, kuras tieši tāpat šobrīd spiež gāzes grīdā, un kamēr neatklāja, ka tas vienkārši ir toksiski un tā kā tas ir nāvējoši, mēs turpinām tās lietas darīt. Un, ar ko atšķirs īsti alkohols no, piemēram, kāpēc marihuāna ir aizliegta un alkohols ir atļauts, vai kāpēc tā kā pret azartspēlēm ir tāds priekšstats, bet alkohols ir vienkārši viss čils. Es domāju, tā ir baigā divkosība. Un tās ir vienkārši vairāku biznesu savstarpējas cīņas, kurās tā kā, jā, tas ir tik, katram tad ir iespēja izvēlēties. Tad kāpēc mēs aizliedzam cilvēkiem izvēlēties azartspēles, ja viņi to vēlas, vai tā kā izvēlēties, nezinu, pīpēt zālīt vai nē. Es vienkārši neesmu tāds eksperts par citām narkotiskām vielām. Man nav tādas pieredzes, man ir tikai pieredze ar to, kā tas notiek alkohola tādā attiecībās. Man ir teorija par to, kāpēc alkoholam ir kaut kāda tāda goda vieta, kāpēc izdodas veiksmīgāk apspiest smēķēšanu un azartspēles un daudz ko citu, jo labi, smēķēšana tas ir ilgu gadu garumā panākts tātad to, ka labi, gribi pīpēt, ej ārā lietu, pie miskastes, tikai tur to arī tu drīksti darīt. Tātad ārā no virtuvēm, ārā prom no bērniem un tā tālāk. Tas ir mētiecīgi iet uz to. Vēzis un citas veselības saistītās problēmas. Ar azartspēlēm ir diezgan vienkārši, tāpēc, ka tā ir tīri tavu darīšana, tā ir tu pats izdomāji piesaisties pie galda, ja? Bet alkohola moments sākās ar to, ka to lieto ļoti daudz. Tajā skaitā arī likumdevēji. Arī mums saimā ir krietnes saraksts ar cilvēkiem, kas paši lieto un viņi nav interesēti paši sev radīt nērtības. Tāpēc arī tik smagi iet, piemēram, bija kāda veida grozījumi. Tā ir mana teorija par to, kāpēc alkohols ir tādā tā kā goda vietā. Daudz kur. Kā, bet tu... jā? Nē, vispirms taisnība. Es nezinu, jā, kādas ir tāda mistērija. Jā. Es vienkārši zinu par dažiem saimnes deputātiem, kas uz darbu iet reibumā, bet tas tāds ir moments, kur uzvārds, es, pirms, ka nesaukšu šobrīd vienkārši. Par šiem 3 gadiem es šo to esmu uzzinājis. Tu piesauc tādu ļoti skaistu vārdu kā tilts, tātad pārēja. Un arī tev ir bijusi tā pārēja, un es esmu vairāk kārtīgi arī šajos raidījumos teicis, un es zinu, ka tev ir bērniņš, un ka mēs visi esam kaut kādas tādas tā kā uz tiltiem un uz pārējām būvējas tā mūsu dzīve. Un šis jautājums, uz kuru tu vari izvēlēties, varbūt tās pat arī neatbildēt, jo var tas pārāk privāts liksies. Es zinu, ka arī tavs tēvs nelieto alkoholu. Un tad jautājums ir tāds, ka vai viņa piemērs arī ir kalpojis tev kā tāds zināms tilts, lai arī tev vieglāk būtu pieņemt lēmumu par to, ka nē, es arī atsakos līdzīgi kā viņš. Man tas noteikti lika aizdomāties, droši vien arī saprast, ka es domāju, mēs ar tēti arī, mēs esam ļoti atšķirīgi, mēs par daudz ko varam baigi arī sastrīdēties, un visu kaut ko vienkārši pilnīgi saprast, mums ir pilnīgi atšķirīgs viedoklis, bet mēs kaut kādā mērā un daudzajādā ziņā esam ļoti līdzīgi. Un es domāju, manī ir tēta DNS iekšā arī dzen, un tāpēc es domāju, ja viņš šo sajūtu sevī bija kaut kā tā noformulējis. Un es domāju, viņš to tā nebija vienkārši tā kā, nekāpēc ideja. Tad es domāju, tas, protams, manī raisīja domas un manī iedrošināja par to tā kā saprast, jā, tas vispār ir, tas ir tā kā darāms. Un es redzu, cik viņš ir priecīgs un darbīgs un spēcīgs cilvēks. Un šis solis, viņa tos spējas un spēku noteikti ir ļoti, ļoti pacēls augšup. Un tas
man lika aizdomāties, bet, protams, arī mani bērni, domājot par to, mēs, kā zināms, varam bērniem stāstīt, ko mēs gribam, vienkārši viņi skatās tikai uz to, kā mēs darām. Un es sapratu, ka šie ir tie gadi, kuros viņi mācās dzīvi visspēcīgāk un visspilgtāk, un tā kā neapzināti dziļāk iespējams. Tā kā tas ir kaut kas, ko pēc tam tu nevari izstāstīt ārā vai tā kā pārliecināt, ka nē, tas jau nebija tā. Un ja es varu viņiem šo jautājumu vispār aiztaupīt, un varbūt pēc tam tiešām viņi izdara savas izvēles, bet es domāju, ka ja viņi nepieņem to, ka šis ir normāli, kā, piemēram, arī mūsu paudze ir augusi, un es domāju tieši tāpēc, ka mūsu vecāki vienkārši, balējās vienkārši tā kā pēc labākajām rokenrola tradīcijām, ne? Un tajā tas ir forši, un tajā ir savs šarms, bet, protams, ka palūkojoties arī no manu vecāku vienaudžiem, šobrīd, cik vispār ir vai vispār uz strīpas, vai vispār šajā saulē, tad es domāju, ka daudzus, kad beidzas tā ballīte un ieslēdz gaismu, tu saproti, ka daudzi nevar tā vienkārši piecelties un iet tālāk. Vienkārši tas vienkārši tev ir tik ļoti sapiņķerēs un sapinis iekšā tajā tumē, no kuras nevar pēc tam tikt laukā, kad tas šarmantais 20-gadnieku posms ir beidzies un sākas ģimene un tā tālāk, vai pēc tam tas vēl valkas tās ģimenes lietās iekšā. Tas ir baigi sarežģīti, un tāpēc es iedomājos, ka es varētu ar šo savu eksperimentu aiztaupīt tādas lielas pārdomas saviem bērniem, kāpēc to nedarīt. Es domāju, ka drīzāk es varētu viņiem likt aizdomāties, kāpēc to vajadzētu darīt. Un es domāju, ja viņi par to domās un sapratīs, ka tas tiešām ir kāds būtisks pamatojums, kāpēc tas ir baigi forši. Tie būs lieli cilvēki ar savu lēmumu, bet ne tā, ka viņiem būtu jāizdomā, kāpēc. Es domāju, ka tas ir tā lielā inerce, kāpēc vispār ir jāizskaidrojas pasākumos. Es šodien nedzeršu tāpēc, ka man jābrauc ar mašīnu, vai es vienkārši negribu šodien to darīt, jo es vienkārši negribu pēc tam vakarā nevarēt, piemēram, kaut ko izlasīt, izdomāt, vai nākamajā rītā saprast, ka man vienkārši ar bomi sev vienkārši vajag maukt ārā no mājas caur augstu dušu vispār, lai es varētu būt atkal 9 tur, kur es gribu būt. Tā. Viens jautājums, kuru es gribu pajautāt, iespējams tas atvērs citu vienu. Tad tu teici, ka tu tagad dzīvo duāli, tad Stokholmā, jo tu mācies ar ģimeni kopā un daļai arī Latvijā, Rīgā. Vai tu esi pamanījis vai novērojis, vai tajā vidē, vai tajos cilvēkos, kāda ir tā atšķirība? Jo ir skaidrs zināms, ka Latvija ir tātad Eiropā top lietošanas ziņā. Zviedrija nav. Un kur varbūt tās tu redzi kaut kādas atšķirības? Jo Zviedri arī vienmēr ir bijuši augstāk par mums laimes indeksā, viņi ir tā kā tuvāk pie Somiem. Kāpēc viņi tā kā tendence uz lietu mazāk? Es domāju, ka talants uz iedzeršanu mums Zviedriem nav mazāks kā latviešiem. Okay. Es domāju, ka tas ir varbūt laicīgāk, ka viņi ar to ir sākuši darboties un strādāt. Es domāju, ka primārā atšķirība ir tā, ka Zviedrijā tu nevari pārtikas veiklā nopirkt alkoholu, tu nevari benzīnu tā kā nopirkt alkoholu, kas ir, tā kā kādā sakarā. Jo Zviedrijā ir praksa, ka ir valsts uzņēmums, kas tirgo alkoholu. Systembolaget to sauc, tas nozīmē tā kā valsts firma. Tas tiešā to, ko nozīmē. Un tu alkoholu var nopirkt konkrētos laikos, aiziet speciāli uz to veikalu. Un, protams, ka tas nav īstenībā no tā, ka viņiem ir bijušas ļoti prasmīgas attiecības ar alkoholu. Tas liecina par to, ka viņi kaut kādā brīdī nav tikuši galā ar to. Tieši tāpat kā islandieši, kuriem ir tā vienkārši nodzeršanās ir bijusi milzīga problēma. Un tieši iespējams, saules trūkuma dēļ, klimata, tas nerosina to
Tas rosina kaut kādu ieiešanu iekšā telpā un kaut kādu izdzīvošanas režīmu ieslēgšanu, kurā vienkārši tu to sauli iedarbini ķīmiski savā prātā, kaut kādu vielu iespaidā. Un līdz ar to es nezinu, vai tas ir baigais sasniegums, kā ir Zviedrijā, un ka vai cilvēki vienkārši tur priecīgāk un vienkārši negrib lietot alkoholu. Es domāju, ka tas tāpat tur no tiem veikaliem nāk ārā vienkārši milzīgiem ratiem, un es domāju, ka tieši tāpēc, lai sakrautu mājās tā, lai nebeidzās. Bet vienalga, es pēc pieredzes saku, ja tev beidzas, vienkārši, un tu vienkārši nekuru nevari likties, ja tajā brīdī ir sestdiena, svētdiena, vienkārši tu nevari nekur aiziet pakaļ, un vienkārši, tad tur ir baigi jāgrib, lai sāktu domāt kaut kādas jau... Kur ir tuvākais Tallinka kuģis? Jā, kaut kādas tiešām, tur iet uz viesnīcu un prasīt, lai tev izlējamo vienkārši salēja, vai ne? Vai, tad tas jau ir tā jau tāda cits jau interešu klubiņš un cits profesionālitātes līmenis, ne? Bet kopumā, es domāju, ka tieši lai varbūt tā inerce nebūtu, lai tas kalniņš, pa kuru slīd cilvēks, lai viņš nebūtu tik labi ieļots, vai ne? Tad es domāju, ka tas ir tieši tas, kas kaut kādā brīdī tevi sabremzē, un tu saproti vienkārši, tur tas ūdens netek, un tas dibens aizķerās uz tās trubas, vai ne? Višiņ. Un tu saproti, varbūt, ka tas atliek par kaut kādu brīdi, varbūt cilvēks, kuram ir programmā, sasniegt to, ne? Viņš sasniegs to, bet varbūt viņš to sasniegs vēlāk, varbūt viņš to sasniegs tik vēlu, ka viņam jau būs citas intereses un jau kaut kas novērš no tā uzmanību, vienkārši nebūs laika tam veltīties tik kaislīgi. Tad neuzdošies to otru jautājumu, nomainīšu. Un nomainīšies uz to, ka tā kā pamat uzdevums mums ir iedvesmot, iespēkot cilvēkus, kurus ir varbūt tās svārstībās vai pārdomās, gribu turpināt, negribu turpināt, varbūt tās nav vairs nemaz sākt, jo es nevaru garantēt, cik jauns vai vecs cilvēks skatās šo raidījumu, bet jebkurā gadījumā tad varbūt tās tev ir kaut kāds, tas pēc 900 dienām tāds vairāk vai mazāk nobriedis domu grauds, ko tu gribētu tad pateikt un padalīties un par to, ka es lietošanu vai, pareizāk sakot, nelietošanu redzu šādi. Vai tādi, vai arī sakot, platforma tev pateikt, ko tu īstenībā tātad patiešām no sirds domā par to, ka kāda ir tā dzīve bez lietošanas. Jo tev ir ar ko salīdzināt, tāpat kā man un tāpat kā daudziem citiem. Nezinu, tas tāds milzīga atbildība kaut ko tagad tādu iepakot to visu sajūtu. Savu tikai, vienkārši ko to pamanīji. Tas galvenais. Es zinu vienkārši, ka tu, manuprāt, viena no burvīgākajām tādiem refleksijām bija savā laikā vēstules, kad rakstīja. Tur bija, man liekas, tāds ļoti, ļoti skaisti uzrakstīts. Jā, arī par to. Bet es domāju, ka varbūt es arī varu rosināt viņos klausītājs, skatītājs, doties un izlasīt to vēstuli, vēstules.lv, tur ir tāda vieta, kur es rakstu tās vēstules, un bija viena par alkoholu, kad es kaut kā tā pirmo reizi spēju mazliet par to reflektēt. To ļoti grūti ieliekt vienā teikumā, jo tas ir tik komplicēts un sarežģīts jautājums, kurš pirmkārt jau sākas bērnībā un visos priekšstatos, kas tev veidojas par pasauli un ko tu redzi, kā ir forši dzīvot šo dzīvi, un mēs nevaram izbēgt no tā, ka mēs ļoti ietekmējamies no tā, un tas ir normāli. Mēs katrs kaut kādā mērā to pamēģinam, izgaršojam un kaut ko paņemam no sevis, paņemam sevī no tā un kaut ko nožēlojam, cerams, ka tā nožēlas deva nav neatgriezeniski, un ka tas nav kaut kāds tāds stulbums, ko mēs izdarām, ko vairs nevar salabot, vienalga, vai tas būs attiecības, ģimene vai veselība vai tāda briesmīga, fatāla kļūda. Ja tā nav noticis līdz šim, super, uzskatīt, ka jūs esat svētīti un
lai tā spēja mums pašiem sevi pasargāt, esot 100% mums pašiem, tas ir tas priekšnoteikums, kā mēs varam dzīvot savu dzīvi. Tas droši vien varbūt ir mans kaut kāds iekšējs pamatums, bet kā jau es sarunas sākumā teicu, tas tiešām ir ļoti individuāli un tas šo vispār nevajag uztvert kā kaut kādu pamācību. Pamācība, kaut kādu tādu teikšanu, ka šis ir vienīgais, kā vajag darīt. Tā ir mana pieredze un man tagad šitā baigi patīk. Katrs paņems arī no mūsu sarunas visu tikai to, kas viņam aizcersies. Ja nebūs jau izslēdzis sen. Ja un šito jau sen vairs neskatās. Nav izslēgts, jā. Nav. Ir viens tradicionālais jautājums, ko es parasti lūdzu. Tā ir izvēles iespēja, tas nav obligātais. Par mīļāko dzērienu? Jā, lūdzu. Par alu mēs jau noskaidrojām. Bet varbūt tas tiešām izrunājam, tad par mīļākajiem dzērieniem bijušajiem. Vienkārši tā interesantā lieta, un kāpēc ka tā sistēma ir tik super izstrādāta un izdomāta, ka tur tiešām ir, pirmkārt, šīs klišejas skaistās, ar kuru katrs kaut kādas lietas saistās, un arī man, piemēram, noteikti tā bija, ka, piemēram, tu tāds, laukos pie meža, tu esi lauku mājās, un tur tas priežu, egļu lielās galotnes vējā šūpojas, un tā kā ieliet sarkanvīna glāze, vienkārši liekas, tā kā kaut kas tik kaifīgs, un nevajag tā kā tās karstie vasaras vakari, un tad, nezinu, pēc tādas grūtas dienas tu atbrauc, un tad ir, piemēram, gin toniks ar gurķīti vēl iekšā un ledus, un vienkārši tās lietas, vai tad ir, kā es teicu, kaut kādi darbi ar kokiem vai galdniecība vai mežā ar motorzāģi tu rosies, un tad ir tas augstais aliņš, vai ne pēc tam, vai tas savukārt ziemas vakars un viskijs vai konjaks. Un katram kaut kā ir tāda pilnīgi, tur viss, katrā tavā solī ir kaut kāds tas pieliktais komplektiņš, kurš lieliski aizpildīs to, varbūt robiņu, kurš tev vēl tur ir, bet īstenībā viņš kaut kādā mērā aizpilda to, kur varētu nākt tavs radošais, kaut kāds tavs pienesums vienkārši, vai tā būtu, es zinu, ka, piemēram, tā būtu grāmata, kur tu lasi tajā vakarā, bet es zinu, ja es, piemēram, ielietu to viskiju, es varbūt izlasītu puslapu, un manas domas vairs nav spējīgas tā kā kaut ko uzņemt, es spēju tikai vairs reflektēt par kaut ko bijušu, un tāpēc tas varbūt ir tas kaut kāds tāds, tā gruntīgākā izmaiņa tajā, ka tad, kad tev, un tur ir tā, ka alkohols aizpilda kaut kādu tukšumu, un to tukšumu vai tu piepildi no sevis, vai viņu paņem no ārpuses, kur tev tāda tā kā plombi uzliek, un tā kā tur tā kā viss ir tad ciet, bet tas tā lieta jau tāda, ka tad tukšumu kļūst, es zinu, man liekas, lielāk un lielāk, un tā kā to pildījumu vajag, es zinu, vairāk. Man šķiet, ka ir tāda tendence. Tā, bet kur mēs valkām? Mīļākie dzērieni? Yeah. Man gauma tādā ziņā ir ļoti plaša. Bet, varbūt vīns ir tas, kas... Un joprojām, mums mājās vispār nav sausais likums. Es labprāt sievai atnes mājās vīnu vai kā, un tā, ka viņi ieliet augstu baltvīnu, un es tā pasmažoju. Tā smarža ir forša, un tas viss kaut kā, tas ir viss, ar ko tas saistās, bet es zinu, ka es tās pirmās tālāk seko kaut kāds tāds mākonis, un viņš vispār nav pēc tam neradošs, ne pacilājošs. Viņā sākas tāda, nerunāt par to, ka tu jau jūti kaut kāds galvas sāpes, kas tā kā būs kaut kad nākamajā rītā. Un es arī esmu diezgan azartisks cilvēks. Man patīk tā kā iet all in, vai ne? Tā kā es nevaru tā. Es vienkārši man tāds raksturs. Un ja es, piemēram, pīpēju, tas arī pīpēju. Es šodien tieši paskatījos, es nepīpēju 7 gadus. Un kad es, piemēram, pīpēju, tad es laidu vienkārši, nezinu, paciņu, varbūt, es neatceros tagad vairs aizmirst. Man liekas, ka nepilnu paciņu dienā. Un es esmu tāds
sirsnīgs cilvēks. Nu, man bija tas es pats. metos iekšā, Jā. tad ar pilnu krūti. Un, jā, tad šai ziņā, tad es saprotu, ka man ir daudz vieglāk ir vienkārši to lēmumu jābūt pieņēmušam iepriekš, un man vispār netraucē, ne, ja kāds to dara man blakus, ne arī tā kā es to redzu filmā vai kaut kur, Nav trigers, ne? kaut kur blakus glāzē. Es vienkārši nopratu, jā, tā smarža tiešām smarža ir super forša, un arī tā kā labs sarkanīns, kā viņš smaržo. Tas ir brīnišķīgi, bet kā arī es vienā grāmatā lasīju, kas man noteikti atstāja iespēju, viņu sauc Naked Mind. Es neatceru, tā ir viena dāma, kas viņu uzrakstījusi, es neatceros, kā viņu sauc, bet noteikti jūs atradīsiet. Tā ir viena no foršākajām grāmatām, ko es esmu lasījis. Es neesmu viņu izlasījis līdz galam, tāpat kā to Alana Kāra pīpēšanas grāmatu. Man tā kā nevajadzēja nemaz tikt līdz galam. Es saprotu, vienkārši, un ik pa laikam es viņu vēl joprojām palasu uz priekšu. Viņa ir forši uzrakstīta, un es varēju ļoti identificēties ar to situāciju. Jā, viņa salīdzina to, vai tas tam karam ir, ar to augu, kurš apēd kukaiņus, kurš ievilina pēc tā nektāra, tu lien pēc tā nektāra, un tad pa to ziedlapiņu viņa ir tāda slidena, un tu tā slīdi lēnām iekšā, tās smaržas apburts, un tajā vienā brīdī tas ziedlapiņas aizvars ciet, un tas kukainīs tur paliek iekšā. Un, tā ir, manuprāt, diezgan precīza analoģija par tām mūsu attiecībām ar alkoholu. Es domāju, ka daudzi nekad nenokļūst droši vien līdz tā ziediņa, tur tā riskantie daļai, daudz tā nostaigā pa to maliņu, un viss ir kārtībā. Un super, es priecājos par jums, un lai tā būtu, bet vienkārši, lai jūs zinātu, ka vispār tā sistēma ir ļoti līdzīga tam ziediņam. Klau, šis man pamudināja tomēr ar citu jaunu jautājumu. Kādas tās attiecības ar Bujānu? Vislabākās, esmu viens no kvēlākajiem Bujānu faniem. Un mēs arī radoši sadarbojamies, un arī ar prieku rakstu dziesmu vārdus šai grupai. Jā. Jā. To esi labākais, bija mūsu pati pirmā sadarbība. Jā. Nu tā vienkārši tad varbūt tās reklāma darbībai, ne? No? Varbūt es tikai varu izteikt, savu prieku par to, kā šie radošie jaunieši izpauž. Es gaidu albumu, kurš ir paredzēts, man liekas, 2036. vai 7. gadā ar koncertu Daugavas stadionā. Tā kā es noteikti būšu pirmajās rindās. Iespējīgi nospraustas mērķis, tāds 10 gadus priekš jau. Maliņš. Viena dziesma gadā viņiem. Viena dziesma gadā. Tad ap to laiku arī būs vesels albums. Labi, bet tad noslēdzošais jautājums ir tiešām, tas ir izvēles jautājums, bet vai tu vēlies kaut ko pajautāt man? Par lietošanu, nelietošanu, par jebko? Es domāju, saistībā ar visu šo možo akciju, ko tu veic. Jā. Tev tiešām sauc Agris Starts. Jā. Un vienkārši tas ir kas par zīmolu. Tev liekas, ka tas ir super jaudīgi dotie. Tā kā vienkārši to es tev apsveicu, ka tas Agris Starts. Vienkārši tu veic šādu uzdevumu. Vienkārši, es domāju, ka Agris Starts šobrīd nav nekāda problēma tavā dzīvē. Ar to es tev ir apsveicu. Un, man nav jautājumu. Mans jautājums bija tas, vai tas nav pseidonīms gadījumā? Tas nav. Tā kā, tad man vairs jautājumu nav. Paldies tev liels, Jāni. Paldies par šo sarunu. Dārgie skatītāji, arī jums liels paldies. Es ceru, ka kaut kas no Jāņa sacītā ir aizķēries un iedvesma ir gūta. Es no jums atvados. Šajā rubrikā pavisam noteikti. Paldies, ka skatījāties. Paldies par jūsu pacietību. Un, kas zina, varbūt pamēģiniet. Kā jūs vienmēr esat teicis, atgriezties pie lietošanas vienmēr ir iespējams, vai ne? Tieši tā. Paldies liels! Paldies un priekā! Priekā! Paldies, Jāni! Super! Paldies!